Kas ir tava Delīla? Soļu grāmatā mēs lasām par Simpsonu, kurš tiek uzskatīts par vienu no svaidītākajiem vīriem vecajā derībā. Dievs viņam deva pārdabisku spēku, lai viņš tiesātu Izraēlu un viņu ienaidniekus. Bet viņam bija vājā vieta. Tās bija sievietes, ko Dievs viņam bija aizliedzis ne no viņa paša cilts, bet no apkārtējām tautām, no filistiešiem. Un otrs, viņš bija viegliprātīgs. Un kā tas notika? Jūs jau zinat, viņš grēkoja dažādos veidos, bet tas kungs bija ar viņu, līdz viņš iet un guļ ar kādu prostitūtu, un pēc tam viņš iemīl kādu sievieti, kuras vārds ir Delīla. Un rakstos mēs varam noprast, ka iespējams viņa pat bija precējusies, un tas vīrs bija kaut kur līdzās, bet iespējams, ka viņa vienkārši nevarēja neko teikt vai iebilst, jo viņš bija tik, teiksim, varens un spēcīgs, ka no viņa bijās. Un labi zinot, jo viņš jau iepriekš arī tika pievilts no sievietes, kas bija viņa sieva, no šīs pats cilts, viņa bija uzticamāka, jeb lojālāka savam tēvunamam nekā savam vīram, un arī šī ir tāda pati, bet viņš sāk kopā ar viņu dzīvot, guļ pie viņas, un viņi sāk viņu taujāt par to spēku, ko Dievs viņam ir devis. Un viņš izturas viegliprātīgi pret to. Viņš turpina būt kopā ar viņu, viņš turpina dažādos jokos uz to atbildēt, un viņa katru to lietu pārbaudīja. Sakot, filistieši nāk, un tad vienreiz viņš tur bija sasiets ar jaunām virvēm, tad ar kaut kādām auklām, tad viņa mati bija sasieti. Un viņš tā pa jokam teica, viņi to pārbaudīja, un viņš visur tika sveikā cauri. Un tur pat ir rakstīts, ka šie glūnēja no viņa skapi, tie bija tik tuvu, gatavi jebkurā brīdī viņu sagūstīt. Tikko atklāt šī viņa vājā vieta vai šis spēks viņu atstātu. Bet viņš turpināja flirtēt, jokot ar šo Delīlu, kamdēļ, tāpēc, ka viņam tik ļoti tā patika. Viņam iesa šie te instinkti, viņam iesa šī te patika, lapatika, šī kaisle uz šo sievieti, viņu padarīja aklu. Līdz tur ir rakstīts, ka viņa no dienas nepārtraukt viņu mocīja un māca ar savām runām, līdz viņš līdz nāvē jau bija saklausījies to, viņam jau apnika, ka visu laiku viņa par to runā. Bet tā vietā, lai viņš viņu atstātu, viņš viņai atklāja patiesību. Viņš noliek bruņas, viņš noliek un pārstāja sargāt un vērtēt savu aicinājumu. Viņš atklāja viņai patiesību, un tajā brīdī viņa noskoja viņa galvu, tajā brīdī atnāk šeit ienaidnieki, un tajā brīdī rakstīts tas kungs, tā kunga gars viņu atstāja. Viņš varbūt domāja, kā es līdz šim tiku sveikā cauri, varbūt arī tagad, varbūt, ka es esmu tas spēcīgais, varbūt, ka es esmu tas stiprais, varbūt, ka es varu darīt, ko es gribu, un tas kungs nekad man neatstās. Bet tas žēlstības laiks bija beidzies. Viņš tika sagūstīts, kā mēs zinām, viņa acis tika izdurtas. Un tas man liek domāt par mums pašiem, par mūsu dzīvēm, arī par mani pašu, vai ne? Kas ir tās lietas, kuras jau pēc būtības nav labas, un kādas varbūt arī it kā ir labas, bet kuras mums tik ļoti patīk, kuras mēs tā iekārojam, ka mēs flirtējam ar grēku. Bībele saka, jūs vēl neesat līdz asinīm cīnījušies pret grēku, gādājiet, ka topat svēti. Šī svētapšana ir tik būtiska, jo mēs attālinamies no pasaules, mēs vērtējam Dievu, viņa vārdu vairāk un augstāk par visu pārējo. Kas ir tās lietas mūsu dzīvē? Kas ir tās mūsu Delīlas, kuras var mūs pazudināt, kuras nepārtraukt mūs borē, kuras nepārtraukt mūs ietekmē? Varbūt, ka tas ir kaut kāds paradums, varbūt, ka tie ir kaut kādi cilvēki, kādas attiecības, varbūt, ka tie ir kādi influencētāji, kur varbūt pat izskatās vai saucās par kristiešiem, vai pat atklāt nav tādi, bet mēs turpinām klausīties, ieklausīties, vērtēt viņu viedokli vairāk par to, ko Bībele saka. Kas ir tās lietas, ar kurām mēs šādi te flirtējam, spēlējamies, kuras var mūs pazudināt? Un kas ir tā labā ziņa? Mums no tām ir jātiek vaļā, bet kas ir tā labā ziņa? Arī Simpsona dzīvē mēs redzam, ka viņš bija nepilnīgs cilvēks, viņš krita klupu, un arī šajā gadījumā viņš tā kā pazaudēja visu, viņš nonāca viszemākajā vietā. Viņa ienaidnieki paņem viņu savos lielākajos svētkos un grib tagad smieties par Dievu, smieties par šo Simpsonu, smieties par Dieva tautu, bet Simpsons kaut ko ir guvis kādu mācību. Viņš pazemojas Dievu priekšā, un viņš lūdz vēl pēdējo reizi Dieva žēlastību, apžēlošanu, lai viņš var piepildīt savu aicinājumu. Un Dievs viņam to dod. Dieva gars nāk pār viņu, viņa vājumā, viņa nespēkā, un viņš sagāž šo visu milzīgo ēku, kur atradās viņa ienaidnieki, un ir rakstīts, ka
viņa dzīves pēdējā dienā, jo viņš nomira kopā ar viņiem, ka viņa dzīves pēdējā dienā viņš nogalināja vairāk šo te dievu ienaidnieku, dievu tautas ienaidnieku, nekā viņš to bija paveicis visu savas dzīves laikā. Tāpēc Dievs ir žēlsirdīgs un patiesībā nav būtiski, cik ļoti mēs esam krituši vai klupuši. Ja Dieva gars pie mums strādā, viņš ved mūs pie patiesības, tad mēs varam atgriezties, mēs varam lūgt un Dievs mūs apžēlos un Dievs mums dos iespējas pazīt viņu un pagodināt viņu ar mūsu dzīvēm. Bet uzmanīsimies. Pārskatīsim savas dzīves, lūgsim Dievu, skatīsimies, kas ir tās lietas, kur ienaidnieka meitas ir ielavījušās mūsu dzīvē. Redziet, ja tie būtu bijuši kādi vīri, bārdaini, biedējoši, Simpsons uzreiz to būtu atpazīstis šo apdraudējumu savā dzīvē, viņš būtu tos patrietis uzvarējis, un arī mēs taču esam stipri. Bet ienaidnieks nāk tieši šādā te veidā, tā kā ēdienas dārzā. Tas nebija dinozaurs, tas nebija lauvbars, kas nāca apdraudēt Ādamu un Ievu, tā bija viltīga čūska. Viņi skatās tavās acīs, viņi tev apbur, viņi tev nohipnotizē. Un jo ilgāk tu tajās skaties, jo vājāks tu paliec. Kā pārskatīsim savas sirdis, savas dzīves, lūksim, lai Dievs mums uzrāda, kas ir kaut kādas attiecības, kas ir kaut kādas lietas, kas mums pieder, kuras mums ir jāpārvērtē, no kā mums jātiek vaļā, attiecības, kas jāmaina. Lai Dievs mums uz to palīdz.